Video virtuvē. Labvakar, mīļās dāmas! Šodien mēs gatavosim interesantu ēdienu, kas tika gatavots nepārāk senos laikos, visādā gadījumā pagājušā gadsimtā Latgales laukos. Tā kā nebija tādi saldumi, veikalos arī nebija, veikali bija nelieli, bija paši vajadzīgākie tie produkti tikai, un saldumi nebija nekādi. Vakaros nesa iekšā burkāniņus, nesa kāļus un vispārējo tīrīja un ēda tādus gardumiņus. Un tie skaities visgaršīgākie ziemā, sežot uz siltas krāsnes un graužot burkāniņus. Tā, bet mēs šodien gatavosim. Sākumā mēs uzliksim kartupeļus vārīties, ja? Nomicot smuks kartupeļus. Tā, un gatavosim mēs viņus ar biezpienu, jo laukos biezpienu savāca jau rudenī, tika ielikts lielos spaiņos vai lielos kaut kādos traukos, savāks un nolikts kaut kur pagrabos, un tad viņš sasala. Sasalošo biezpienu lika kārtām. Kārtiņu biezpienu, kārtiņu sviestiņa. Un tādā veidā tika visai ziemai glabāts un pamaziņam ņemts un lietots. Un tad viņu varēja visādos veidos izlietot. Gan cept pankūkas, gan ēst tāpat. Un it sevišķi ar kartupeļiem. Gaļas bija kā nu kuram vairāk, kuram mazāk. Un šoreiz mēs gatavosim biezpienu. Kamēr mums biezpiens vēl ir saldētavā, mēs vāram kartupeļus un mēs cepsim speķīti ar sīpoliņu. Kamēr mums kartupeļi vārās, nu jau drīz viņi būs gatavi, mēs tādā laikā sagriezīsim speķīti un sīpoliņus, tos mēs uzcepsim. Vajadzīgs, lai tauki būtu samērā daudz, jo tas viss labums un garšīgums tieši tam iztaukos. Agrāk laukos, kas no kuram bija? Vai nu caulaudzītes, vai speķītes, vai kas. Lielākoties, protams, šī laikā bija sālīta gaļa. Un tikai pavasarī. Tikai pavasarī viņu žāvēja. Un žāvēja pirtiņās. Iekūra pirtiņas un izžāvēja gaļiņu. Mēs cepsim speķīti. Pa to laiku mēs sagriežam sīpoliņu. Speķītis mums jau ir apcepies mazlietiņ, tagad mēs liekam sīpoliņus. Apcepsim sīpoliņus. Biezpieniņš mums jau ir sagatavots šķīvītī. Un karsts jāliek virsū biezpienam. Sāli nevajag, jo mūsu speķīts jau ir sālis. Ja jūs justat kādu garšīgu marganālu. Mums ir sasalis biezpieniņš. Ir sacepies speķīts un sīpoliņi. Un tagad mēs tā bagātīgi lejam virsū taukus, lai tādīs taukos gandrīz vai peldētu tas biezpiens. Un speķīti. Un pieliekam klāt karstu kartupeli. Tas viss ir garšīgi, bet klāt var paņemt gurķīti. Tā kā tādīs laikos bija sāļi gurķīši vienmēr, ņemam gurķīti, sagriežam gabaliņos. Un pieliekam klāt. Un ar kefīru, no tas mūsdienās, vai panīs laikos ar rūgušpienu, bija perfekts ēdiens. Protams, tas ir tiem, kam patīk biezpiens.
un speķis. Bet, nu, ieteicu, pamēģiniet. Video virtuve.